Latraps izgāja fondu biržā piesaistot obligācijas ar pamatmērķi, lai varētu investēt zirņu proteīnu rūpnīcas attīstībai. Tā rezultātā, protams, mēs skatījāmies pēc ilgtermiņa risinājuma, jo lielākoties Komercbanka sagaida, ka šīs atdeves būs vidējā vai īstermiņā. Mūsu mērķis, protams, ir šo rūpnīcu attīstīt kopā ar starptautiskiem investoriem tiešām tādā būtiskā ilgtermiņā, kur sagaidām atdeve ir ap 29. gadu. Tāpēc mūsu veiksmes stāsts, un paldies arī Signet bankai, bija tieši saistīts ar to, ka investori apmaksājot obligācijas, protams, neprasa nekādas papildus arī nodrošinājumus, kas ir daļa no obligāciju arī veiksmes stāsta. Manuprāt, Latvijas sabiedrība šobrīd ir gatava un atvērta investēt. Lielākoties tie ir obligāciju produkti, tāpēc, ka tās ir fiksētas procentu likmes. Un kamēr tās ir ap 7–10%, manuprāt, tas ir ļoti labs alternatīvs banku depozītu piedāvājumiem. Un šis sabiedrības atvērtība, kurai ir katru gadu ar vien pozitīvāka dinamika izaugsmē, parāda to, ka mums ir liels izaugsmes potenciāls, lai mums būtu ar vien vairāk un vairāk investori. Un es skatos ar to ļoti cerīgi uz priekšu.